Jā, mums sunīts atnāca ciemos, jo sunītam šodien nav īpaši labi. Bet mums sunīts gulē sapņā. Čau visiem! Šodien es izlēmu, ka es gribu uzfilmēt video, kuras atbild uz jūsu uzdotiem jautājumiem par kristietību. Es paprasīju jums, lai jūs uzdodat jautājumus gan savā iepriekšējā video, kas bija autosarunas, gan vakar no rīta savā Instagram postā. Un es esmu pārsteigta, jo saņemu diezgan daudz jautājumus, un es nevarēšu uz viņiem visiem atbildēt, par ko es esmu pārsteigta, jo es domāju, ka man būs diezgan maz, un ka man būs īsts video, un ka nebūs jēga. Bet here we are! Es domāju, ka vispirms es ieiešu YouTube komentāros, jo tur bija tikai 3, un tad Instagram postā bija vairāki. Pirmais jautājums. Vai viss tavu ģimeni dodas uz draudzes svētdienās? Jā, bet tā kā mēs dzīvojam pat dažādās valstīs, tad tas ir tā sarežģīti, mēs neejam vienā draudzē, bet jā, lielākoties gandrīz visa man ģimeni jāiet uz draudzi. Ko tu domā par nekristītiem cilvēkiem? Es domāju, ka tas, ko šī meitene mēģināja uzdot, bija nevis vai cilvēks ir bijis kristījies ūdenī vai nē, jo tas ir tā kā vispār nav tas, kas ir kristietība. Tu neesi kristietis, ka tu nokristies ūdenī, tu esi kristietis, ka tu esi pieņems Jēzu par savu glābēju. Ir milzīga atšķirība. Es domāju, ka tu runāji par neticīgiem cilvēkiem, kas netic Jēzum. Ko es domāju? Man nav tāds viens konkrēts liels opinion par cilvēkiem, kas netic Dievam. Jo es iepazīstu cilvēku personīgi. Tā kā, es nezinu. Tādā kristīgā ziņā, jā, man ir žēl, ka viņi netic Dievam, ka viņi nepazīst Dievu, bet tā, ka man būtu kaut kāds konkrēts uzskats, laikam, ka īsti nē. Kā tu pilnveidoji, jeb attīsti savu ticību? Lūkšana un Dievu vārdu lasīšana. Tās ir divas vienīgais lietas, kā tu varēsi attīstīt savu ticību, jo ticība nenāk no zināšanas, tā ir ticība. Zināšana un ticība ir divas pretējas lietas. Tas nozīmē, ka tev ir vienkārši jāstiprinās garīgi, tajās lietās, kurās tu tici. Es ticu Jēzum, es ticu Dievu dēlam, un tāpēc es lasu Bībeli, lasu par Jēzu, lasu par to, ko Svētais Gars ir, kā viņš mūs ir mācījis, kā viņš mūs ir vadījis, un lūdzu Jēzus vārdā, lūdzu Dievu, kas ir debesīs tēvu, mūsu debesu tēvu, un jā, tas, kā es stiprinu savu ticību. Protams, arī ejot uz draudzi un runājot ar citiem kristiešiem, tavu ticība tiek stiprināta, bet tās nav tās galvenās lietas. Bet daudzos veidos, protams, var arī skatoties kristīgas filmas un klausoties kristīgu mūziku. Kaut kādā veidā tas tiešām stiprina tavu ticību. Kā notiek Jēzus Kristus pieņemšana par savu kungu glābēju? Man pat liekas, ka es neesmu īstais cilvēks, kam to jautāt, jo es esmu uzaugusi kristīgā ģimenē, un es vienkārši visu dzīvi biju kristieti, un tad es pieņēmu Jēzu vienkārši tāpēc, ka to vajadzēja izdarīt, jo es jau ticēju viņam, bet man vajadzēja noskaitīt lūkšanu, lai tas tā kā kļūtu bezmaz vai oficiāli. Es nezinu, kā lai to izskaidro. To droši vien būtu jāuzdod kādam, kurš vien šobrīd ietam cauri, vai arī kādam, kurš tikko ir pieņēmis Jēzu. Bet sākumā parasti tas ir, ka cilvēks sāk domāt par to, vai viņš tic Dievam, vai viņš tic Jēzum. Viņš sāk vairāk par to interesēties. Citiem cilvēkiem ir savu kaut kādu piedzīvojumu, ka viņi ir lūguši un Dievs ir atbildējis. Tas izpaužas daudz dažādos veidos. Citi ir lasījuši Bībeli un sapratuši, ka wow, tā ir patiesība. Tas nav vienkārši stāsts, tā nav pasaka. Es nezinu, kāpēc man paliek tik ļoti karsti, bet es velku nost savu kreku. Nē, bet jaku, ko es saku, krekus noteikti nevelku nost. Jā, tad nāk pati lūkšana, kas ir, to var darīt jebkurš cilvēks, kas nav pieņēmis Jēzu, loģiski jau, jo tā ir Jēzus pieņemšanas lūkšana. Tev tas nav obligāti jāizdara draudzē, nav obligāti jāizdara pie mācītāja, lai gan tas ir forši, ka ir kāds, kas tev pēc tam uzliek rokas un lūdz par tevi, īpaši tas ir mācītājs, jo viņam tomēr ir spēcīgs svaidījums, bet tu vari pats lūgt. Ir tās galvenās lietas, kas ir pirmkārt, ka tu atzīsties savos grēkos, ka es esmu grēcinieks, esmu darījis briesmīgas lietas un es gribu, lai Dievs man mazgā no tā, lai viņš man padara tīru. Un otra lieta ir, ka tu atzīsti, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, ka tu tici, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies. Un trešā lieta ir, ka tu gribi, lai viņš ienāk tavā sirdī, ka viņš ienāk tavā dzīvēm, ka tu viņu gribi pieņemt par savu kungu. Tās 3 galvenās lietas, kuras tev tajā lūkšanā, kā tā lūkšana izpaužās, tas nav pat tik svarīgi. Galvenais, ka tās 3 lietas tu skaļi pasaki, jo Bībelē ir rakstīts, ka
Ja tu ar sirdi ticēsi un ar muti apliecinās, tu tiks glābts, tu saņemsi pestīšanu, vienalga kā to gribi nosaukt. Un jā, tas, manuprāt, ir tas process. Un pēc tam jau ir process, ka tu garīgi vienkārši audz kā kristietis. Tu mācies vairāk, saproti vairāk, uzzini vairāk. Tas ir mūžīgs ceļojums, bet galvenais pats pirmais solis ir noskaitīt lūkšanu, pieņemt Jēzu, jo līdz tam tu nespēsi līdz galam saprast tās lietas, nespēsi līdz galam iedziļināties, jo to visu domās šeit, šitajā galviņā ar prātu, bet, kad tu pieņem Jēzu, tu piedzimst no jauna, tevī parādas tavs gars pamostas, kas tevī gulēja, es nezinu, kā to izskaidro, pamostas tavs gars, un tu vari uztvert tās lietas garīgi, jo arī Bībelē ir rakstīts, ka garīgas lietas uztvers tikai garīgi, garīgas lietas ar prātu neuztversi. Un tāpēc ir tik svarīgi noskatīt šo lūkšanu. Tagad es pārēšu uz Instagramu. Viens no jautājumiem, cik gados tu tiki kristīta? Ja es pareizi atceros, tad es izlēmu, ka es gribu kristīties, tā kā man bija 8 vai 9 gadi. Tas ir tāds triki jautājums, jo daudz cilvēki domā, ka tu kļūst par kristieti, kad tu tiec kristīts, un tāpēc vecāki citreiz kristīja zīdaiņus, lai gan tas ir tik atžgādi un tik nebibliski, ka dažreiz tas jau paliek sāpīgi, vienkārši, ka tu dzirdi to over and over again, kad cilvēki reāli tiešām domā, ka kristība ir tā, kas tev padara par kristieti, lai gan patiesībā tā ir tavs sirds ticība un mutes apliecināšana par kungu, kā mēs runājam iepriekšējā jautājumā, ka tas ir tas mirklis, kad kļūst par kristieti, un kristībai ir jāsako tikai pēc tam. Ja pirms tam tu vienkārši tiec apslacīts ar ūdeni vai gremdēts ūdenī, un tam nav nekāda spēka. Cik gadus es kristiete un kad pieņemu Jēzu par savu kungu? Jēzus pieņēmu, tā ka man bija arī kaut kādi 7 vai 8 gadiņi. Pirms kristībām es kristījos, pavisam bišķiņi vēlāk, tikai burtiski dažus mēnešus vēlāk. Bet kristietis esmu visu mūžu, es teiktu. Es teiktu, ka es ticēju Dievam jau kopš es biju pavisam maz zīdainītis. Protams, ka tā, kad parādījās apziņa, zīdainītis nē, bet tā, kad man parādījās apziņa, un kad es biju spējīga pati lūgt, kas bija droši vien kaut kādu 3-4 gadu vecumā, es ticu Dievam, un es ticu Jēzu, un es visu mūžu atceros, ka es kā mazs bērniņš slavēju Jēzu un lūdzu, un jā. Tā kā es teiktu, ka visu dzīvi. Man ir 2 jautājumi, kas ir ļoti līdzīgi. Viens ir, kad pēdējo reizi izjūti īstu Dievu tuvumu, un otrs ir, vai tu esi piedzīvojis ļoti stipru Dievu tuvumu un kā tas notika. Man ir grūti pateikt tā, kad tas bija pēdējo reizi un tā, jo es īpaši pēdējos 2 mēnešus esmu ļoti, es pat nezinu, kā izskaidrot, ļoti garīgi izaugusi laikam, es nezinu, kas tas ir, bet es ļoti stipri jūtu Dievu tuvumu, un katram tas izpaužas savādāk. Manā gadījumā tas ir, ka man ir daudz vieglāk lasīt un lūgt, jo jūs droši vien brīnīsieties, bet ticiet man, citreiz arī kristietim ir tik grūti lasīt un tik grūti lūgt, ir tāds slinkums, vai arī nav tās sajūtas, nav tas moments, tu jūties tik slikti, un ka tev vienkārši negribas ne lasīt, ne lūgt, arī tu nejūties pietiekami labs, lai nāktu Dievu priekšā. Tad pēdējā laikā es ļoti stipri izjūtu Dievu klātbūtni. Jā, kā tas izpaužās, kā tas notika, grūti pateikt. Vienkārši ikdienā citreiz tu sēdi mašīnā un pēkšņi tev vienkārši gribas raudāt, jo tu burtiski jūti Dievu klātbūtni. Vienkārši tu jūti, ka tu esi viņa tuvumā. Un es nezinu pat īsti, ka to tā izskaidrot vārdiem ir neiespējami, jo, kā jau es teicu, garīgas lietas nav iespējams aptvert ar prātu, un to nav iespējams arī vārdos izteikt. Bet tā ir ļoti brīnišķīga sajūta, un es pēdējā laikā to ļoti bieži izjūtu ikdienā. Bībeles raksturvieta, kas ļoti tevi ir uzrunājusi. Man arī tā pati lieta, man ļoti daudz pēdējā laikā ir daudz raksturvietas, kas man ir ļoti stipri uzrunājušas, bet ir viena, kura kopš es tā tiešām piedzīvoju Dievu, kas bija 16. gada 31. augusts, ir viena, kas man kopš tā laika ļoti ir sirdī un negrib man atstāt. Paldies Dievam, kas man patiesībā ir uz šī gredzena, kas ir Filipiešiem 4.13. Es visu spēju tā spēkā, kas dara mani stipru. Un šeit runa ir par Jēzu, par to, ka viņš nomira pie krusta, viņš augšām cēlās un viņš ir pie Dieva labās rokas, pie troņa. Un ka tajā spēkā, kas viņam ir, ko viņš ir devis mums, es spēju visu. Un tā ir raksturvieta, kas man ikdienā seko vienkārši visur līdzi. Tu nezinu, kā lai to izskaidro, vienkārši random situācijās ikdienā. Es atceros to pantu un ir tas, es saņemies, tu to vari. Darbā citreiz, kad ir grūti, vai skolā, kad ir bijis ļoti smaga, vai kaut kādās draudzības attiecībās, vai ar ģimeni, kad ir bijis grūti, tad tu vienkārši sev atgādini to, un tas ļoti palīdz.
Mīļākā kristiešu dziesma vai filma? Man ir grūti tā teikt par dziesmām, jo man visu laiku mainās, bet es varu pateikt konkrētus māksliniekus un konkrētas dziesmas. Man patīk Tobijs Maks, pilnīgi visas viņa dziesmas, bet šobrīd mīļākā ir I Just Need You, kas ir jauna. Tad man patīk For King and Country, man ļoti patīk viņa dziesma Run Wild, Seize Fire, Shoulders, Fix My Eyes, By Your Love. Tās man ļoti patīk. Man ļoti patīk Jeremijs Kamps, man ļoti patīk viņa jaunais albums The Answer. Man patīk visas viņa dziesmas, bet jaunais albums ir bomba. Man ļoti patīk Hillsongs. No Worship Hillsongs noteikti ir mans tops. Man Hillsongs skan pilnīgi katru dienu bez izņēmuma. Ja pārējās dziesmas var nepaklausīties, tad Hillsongs skanēs pilnīgi katru dienu. Es eju gulēt ar Hillsongu fonā. Jaunais albums ir vienkārši ideāls. No jaunā albuma man ļoti patīk The Passion. Man ļoti patīk Touch of Heaven. Šobrīd ļoti ceru, ka gaisma beig nemainījās, tāpēc, ka man bija pilnā atmiņas karta, man bija jāpārliek datorā. Turpinam. Tātad, mana mīļākā filma. Mīļākā kristīgā filma. Laikam būs Do You Believe. Man ļoti arī patīk The Case for Christ. Man ļoti patīk God's Not Dead pirmās divas filmas, trešo vēl neesmu redzējusi. Tās, kuras man ir vispilgtāk atmiņā, jo tās es redzēju pavisam nesen. Bet Do You Believe laikam būs man vismīļākā filma. Ļoti ieteikt nostīties traileri un ļoti stipri ieteikt noskatīties pašu filmu. Vienalga, vai tu esi kristietis vai nē, jo tā filma ir ļoti spēcīga, viņa ir ļoti, ļoti laba. Kāpēc tu ej uz draudzi? Ļoti vienkārši iemeslu dēļ. Man ir vajadzīga sadraudzība ar cilvēkiem, kuri tic Jēzum tāpat kā es. Tā ir vieta, kur es varu kopīgi ar draudzi kopā pielūgt Dievu, kuras varu slavēt, kuras varu dzirdēt Dievu vārdu, ko viņš ir sūtījis mācītājiem, un mācītājs pateikt mums. Tā ir vieta, kas ir iepazīt jaunus cilvēkus, tā ir mana ģimene. Tas ir tā kā prasīt, kāpēc tu ej mājās katru vakaru, tāpēc, ka es tur jūtos kā mājās, tās ir manas mājas, tā ir mana ģimene, es tur jūtos droši, es tur piepildos ar mieru, prieku, mīlestību. Un jā, kāda ir tavs dzīves jēga? Tas ir ļoti deep jautājums. Ļoti vienkāršos vārdos ir kalpot Dievam un kalpot cilvēkiem. Nu tā, tas arī ir viss šim video. Es ceru, ka jums patika, jums bija interesanti, ka šī informācija jums kaut kādā veidā noderēja. Ja jums ir vēl jautājumi, kurus jūs negribējāt uzdot publiski, negribējāt, lai es atbildu publiski, tad droši rakstat man Instagramā direct messages. Man ļoti bieži tur rakstu, un es vienmēr atbildu. Cerēs nepamani ilgāku laiku, bet tā es atbildu. Tas laikam arī viss šim video. Paldies, ka skatījies, lai tev ir jauka turpmākā diena, un tiksimies nākamā video. Čau! Tas šķaudiens! Ārprāts!